Nu, Čīriju 72. Nu, subscriberi nofilmēja iepriekšējo video par Latvijas auto tirgu. Un subscriberi, nu, tur es pieminēju, ka braukšu uz Rumbulu skatīties, kas tur un kā. Un subscriberi man saka, nu, komentāros vairāk iekomentē, ka lai es veicu tā kā reportu no Rumbulas, kā tā man tur gāja. Un tātad šis ir Rumbulas reports, ko Rumbulā var nopirkt, ko nē. Tur ir vairākas sadaļas. Viena lieta, teiksim, es nezinu, kā viņas sauc, manuprāt, rentī vai līdzīgi, kaut kā es varu kļūdīties tanī nosaukumā, kad tu brauc ārā no Rīgas, kreisajā pusē praktiski pēdējais placis, viņiem tur ir tāda liela sadaļa, kas saucās auto ar defektiem. Tur bija, nu es vienkārši tur, man ieteica, nu es sākumā iegāju pie tiem, kas Maskavas 450 M8 Office, viņiem mēdz būt interesants mašīnas un tāds diezgan, nu nekas viņi saka, galīgi neviens pirmkārt mašīnas nepērk, otrkārt viņi neko nevar pārdot, jo nav ko ārzemēs, beigās cenas, nu karoči tā. Un tad tur viņiem bija Volvo, kā viņi sauc tas, 90. D90, ja, universāls. Nu, viņi saka, iesēdies, tev patīk, es iesēdos, man nepatīk. Nu, un tad ņimajo, jo es vēl īsti nezināju. Es domāju, varbūt es vēl pat tur apzvanīju kaut kāds Kia Optima pārdevējs. Un pieņemsim, ir viens Kia Magentis pa 3000, bet Liepājā. Nu, nevar viņš atzīt uz Rīgu parādīt. Tas man interesētu īstenībā. Bet, nu, kā ir tā ir? Sarunāju Kia Optima paskatīties. Šodien sarunāju vai kad? Es nezinu, tas cilvēks, man liekas, teica, ka zvanīs. Nu, lūk, tad aizbrauc, nu, sākumā tur apskatījos, kas ir, jā, tur īsti, nu, nekas tāds baigais nebija vērā ņemams, un tad viņi teica, aizēj tur uz rentīt, viņi tur ar skačuhām tirgo visādas defektainos. Un aizēju un skatos, stāv Citroen C6. Es saku, šitas, viņam tur cena kaut kāda tur trīnīts gandrīz, es saku, šitas būs pa štuku, viņi saka, nu jā, droši vien, nu ķipa viņi tur gatavi nomest to ceņiku. Bet, nu, piedarbinājām un tur salica veselu kaudzu ar kļūdām, gearbox kļūdu un vēl kaut kas, tad tomēr nederēs priekš manis. Bet C6 tas foršs variants kā tāds. Un skatos čāļi, nu čāļi, protams, subscriberi, viņi saka, Jurčik, davai palīdzi izvēlēties mašīnu. Viņi skatās tur Audi Q7 pa 6 štukām. 2006. gads, 6250, nezinu, vai viņi nopirka vai nē, bet buņģu bija pilnīgi laba, kas priekš Audi Q7 ir nedabiski, nu nebija sarūsējis, tas ne jau Latvijas mašīna. Kas vēl bija, ka pielaid, neceros, jā, uzkāpa apgriezienu diezgan daudz un tad nokrītās, un tas tā dīvaini, nu, kaut kā ne tā kā parasti strādāja. Defektos bija sarakstīts, nu, tur viņiem mājaslapā laikam kaut kur. Es saku, kāpēc šitas nav SSK? Viņi saka, ka tur jāmeklē pie defektainajiem auto. Un tā, nu, buņģa, ok, tur priekš bija bišķīt pieburzīts buferis, nebūtiski, bet, nu, kas tur apakšā, es nezinu, tur atrodas interkulers tādā pusē, tā kā varētu būt tas sasists. Čeļi saka, davai palīdz izvēlēties. Nu, tāpēc mēs to Q7 apskatījāmies. Es nezinu, nu, pirmkārt tur tas buferis, tur tā vieta, fāra tur uz kaut kādiem štrapsīšiem turējās, nebija vietā. Bet, jā, nu, galvenais jau mašīnai buņģu, un tur buņģi bija ok, pneumo piekara bija, salons kaut kāds tizls, drēbinieks un tizls, mazie sēdeklīši. Bet, un tā cena 6, nu, tā viņas sākas no 6 tie Q7 tās cenas, Bet es domāju, ka viņi arī pa 5 atdotu to. Es nezinu, vai pa 4,5 atdotu, bet pa 5 atdotu, un tā es arī čaļiem teicu, un tad ejiet tirgojieties. Es nezinu, viņi nopirka vai ierakstiet čaļi komentārā, gan jau skatīsieties, nopirkāt vai nē. Bet, jā, es vairs neatceros, kas tur vēl. Nu, tā pielica draivus paslēgāja, viss likās, ka gaņģeni slēgājās, un varbūt nemaz nebija tik peļams pirkums, jo, nu, izpūtējs melnais bija, tātad DPF, protams, tur nebija. Nu, jā. Nu, lūk, sevis tur neko neieraudzīja, bet, nu, tur bija, tā bija vienīgā tāda mašīna. Pārējās tur bija reāls miskasts, arī tās mašīnas, kuras, viņš saka, aizējām otrā pusē, kur mašīnas bez defektiem apstījāmies, nu, tur arī bija miskasts. Tā kā, jā. Un tad ir vēl tāda čaļi, kas, tur, kur tā izkārtne Autopladas LV, man liekas, ka tāda izkārtne, blakus BRC, tur ir viena čalis, precīzāk sakot, kas ved no Vācijas visisāds un no Lietuvas. Es nezinu, kā viņam izdodas no Lietuvas viss izpirkt, jo tur jau tirgus izpirkts, bet viņš ved, un viņam ir visādas interesants mašīnas, un šoreiz viņam bija BMW E39 2-litrīgs benzīns ar automātu, un skaistu salonu, viņš tā kā individuāls salons, tas tumši bordo, bet nebija uzraksta individuāli.
pilnībā bez rūsiņām, ļoti smuka mašīna, piecīti maksāja, vēl Vācijas numuriem, bet viņš man, es jau tur kaut ko saku, iedod atslēgas, viņš saka, bet es aizmirsu, man tikko jau, pārskaitīt, pārdota tā mašīna bija. Tā kā es varbūt pat būtu nopircis to E39, var teikt, kā jaunu izskatījās, un tas salons ļoti skaists, un lielais rāģiņš, un viss un tāds pilnīgi, un tur kaut kur es sameklēju eļas maiņas lapiņa, bija 239 000 laikam, tā lapiņa veca redzams, ka, viņa, kad ir oriģinālā lapiņa, tad, sterils tāds. Bet, tas jau bija pārdots, jā. Tad es vēl tur apstījos, bija E400 dīzelis, to es kā pielaidu šausmīgi, visu rūkoņu pa visu salonu, skaits nobraukts, un E65 BMW bez pneimas, 4 kaut kāds, kā viņam tas motors 4.4 benzīnieks vai kaut kas tāds. Tas arī tādā interesantā stāvoklī, jauks, nebija nekas izsēdēts, nekas abružāts. Pietrūks stūras apsildi. Ja būtu stūras apsildi, tad es teiktu, ka varbūt es esmu atradis sev mašīnu, bet bez pneimo piekars un bez regulējumiem amīšiem. Man liekas, ka viņš saka, izbrauc, viņa nav nemaz tik cieta. Es tur izbraukājos pa to placu un patiešām man nelikās tā mašīna cieta, kaut gan līdz šim, cik es esmu braucis ar 7. tiem E65 un 6, 7. vecajiem. Viņi tā diezgan kratiklīgi, ja nav šī amortizātora regulācija un pneimopiekari. Ja ir regulācija un pneimopiekari, tad viņš apmēram tā kā, kā S-klasa un tā. Un tāds viņiem tur vāģis, to es tur ilgāk padarbināju, viņš ļoti skaļi rūca, tur vai izpūtais, droši vien kaut kāds saķūnētais vai katalizatoru izgriezties, vēl nezinu, bet es varbūt aizbraukšu to mašīnu vēl vienreiz pabakstīt, paskatīties. Viņš gan tur kaut kāds 2003. gads un grib viņš 4,5 un saka, ka lētāk neatdos. Varbūt, jā, ka es slēgāju tur uz priekšu uz apakaļ, tad kardānu krustiņu taisīja, vai tas savienojums kling, droši vien, ka savienojums drīzāk, tas pieskrūvētais. Tāda mašīna bija, jā, es izbraucu, man arī patika tas salons, zin kā, tādiem veciem modeļiem tur jāskatās, vai tās krāsas tev patīk. Man patika, man nebija nekāda vaina, un dubulties stikli, un piesūcekņi, un aiz manis, viņš nav longs, bet aiz manis sīkajiem, teiksim, arī vieta liekas ok diezgan. Varbūt, ka tādu varētu nopirkt, uzlikt kaut kādus 17 vai kādus tur minimāli disks var uzlikt, rasnāks riepas, lai viņš būtu mīkstāks. Es domāju, ka varētu būt ok versija. Protams, patēriņš viņam būs ļoti liels uz benzīna, bet, var jau uzlikt gāzi, ja tā filozofiski uz to paskatās, un es pat domāju, ka pie šiem apstākļiem gāzi atmaksātos gada laikā. Man tikai vajadzētu tad gadu ar viņu nobraukt, kas varbūt nav tik viegls uzdevums. Kas viņam tur vēl bija foršs, viņš tāds baigi aktīvais, tas čalis aktīvs pārdevējs un saka, nekrīt man uz nerviem, tu jau tāpat neko nenopirksi, jo es jau zinu, tu tik te staigā un neko nepērc. Bet tāpat man viņš visas mašīnas izrādīja. Un, godīgi sakot, es pasēdēju faktiski visās mašīnās un sapratu priekš sevis, kad man BMW F01 vai F02, tas es tur jūtos viss ergonomiskāk, vislabāk, ka tas ir mans stils, bet, tās mašīnas pašlaik maksā dārgi. Es gribētu braukt ar lētāku mašīnu, tādu, es braucu tagad ar Ievas C klasi, kas tagad cik maksā, es nezinu, cik viņas maksā. 2000? Pat nemaksā 2000, gan jau mazāk maksā. Es braucu, tad viss man kārtībā, es relaksējos, viss ir labi. Un pat tas dīzels viņam ir diezgan kluss, kaut gan tur oriģinālais noskrējiens ir 220 000, man liekas, ka tā mašīna no Itālijas. Līdz ar to tā mašīna ļoti stingra, nekas nečap, nekas negrab, viss sterils tāds, svaigs. Tādas mašīnas ir viena no 1000, un ja viņi kāds atveda no tās Itālijas, tad, tādu, pirmkārt, tagad arī Itālijā vairs nesameklēs, un arī viņas tur maksā dārgi, un tad drīzāk viņas tādas mašīnas ved uz kādām Vācijām, kur viņas pērk pa 5, pa 6 tūkstoši, nevis uz Latviju, kur viņas arī es viņu nopirku pa 2350, man liekas, vai kaut kas tāds, un viņam pircēji neviens negribēja pirkt, visi mēģināja pa 1900 nopirkt, kaut kāds 3 vai 4 gadus atpakaļ. Tā. Protams, uztaistīja pretkoroziju un tagad es plānoju ar viņu braukt, lai jau brauc līdz 2035. gadam. Un tāds rumbuls apskats, kas tur vēl bija, es skatos stāv foršs Touaregs, es saku, šis jau laikam nepārdodās, tas var redzēt, ka, citā tur 450, bet citā ofisā, ne pie 8. Un tur čals saka, nē, ok, 16 dos te jau pārdosi, tad pārdos. Tāds normāls neizstījās, nekāds svaigais, bet neizstījās arī tāds apdriskāts un
Jā, tur tie īpašnieki braukā ar tiem Touaregiem. Un, nu, protams, nezinu, 16 droši vien dārgi priekš viņi būtu, bet kaut kādi 14 būtu normāla cena. Ja kaut 13 tas būtu tiešām lēti priekš viņa. Tā, nu, tur bija tāds tas rasklāts, bet es tur neko nebraukājos. Nu, kas tad vēl jau ir Audis auto, kuriem ir vienmēr visādas interesantas mašīnas, bet tās mašīnas, kas ir labās, viņiem parasti ir baigi dārgi. Un viņi arī nelaiž to cenu zemē, jo viņiem tās labās mašīnas, teiksim, ar maziem noskrējieniem, kas viņiem nopērk uz Vāciju pārdod. Un arī šitais čals, kas tās vācu mašīnas pats dzen no Vācijas un no Lietuvas un visu kaut kur, un viņš saka, ka viņš arī mierīgi var pārdot uz Vāciju, ka viņš māk un ka viņam arī šad tad nopērk tā. Nu, tāds apskats sumāri, jā, redzēju daudz miskastes, daudz tautas klases mašīnas, rumbula ir palikusi 6 reizes mazāka nekā agrāk bija. Agrāk bija jebkādas mašīnas un milzīga izvēle. Tagad ir izvēle, nu, jā, tur ir tādi tie specifiskie pārdevēji, kā piemēram šis, kas tikko no Vācijas mašīnas. Viņam ir tādas, kas faktiski nevienam citam varētu teikt, man liekas, pat varētu teikt Latvijā nevienā placī tādas nav. Visiem būs tur, Volvo V70 un Golfs un kaut kādi tie Touaregi un tādas lietas. Bet, nu jā, izvēle rumbulā sarūk. Ja tev nav augstu prasību tādā ziņā, kā ja tev nevajag automātisko kārbu, tu vari raustīt to kloķi ar raustāmo kārbu, tad jau bišķi paliek tā situācija vieglāka. Jā, bet nu es tāds neizskatu vispārībā raustāmos kloķis, tas ir kaut kāds savu yesterday, vai tikai cilvēkam jābrauc ar automātu, kas nenovērš uzmanību tev no ceļa. Un tā, un arī ērtāk, komfortablāk braukt un atpūšoties. Tā kā vai mašīnu var atrast rumbulā, es pieļauju domu, ja tev vajag kaut kāds vidējas klases mašīna, kas maksā, nu, tur kaut kādi 5-6 tūkstoši, un tev viņi nevajag tādu lielu un plašu, viņi var būt salīdzinoši kompakta, nu, kā Volvo, tur kaut kāds V70, kaut kāds tur, es nezinu, 60 vai kaut kas tāds. Un visādi Opeļi, Astras, Vektras un tam līdzīgi izmēra auto, tad rumbulī ir ok, es domāju, tur ir diezgan plaša izvēle, un viņi jau arī saprot, ko tāda auto pieprasa, to viņi arī atved. Nu, tāds apskats. Tā kā es, principā, uz doto brīdi esmu noskaņojies, nu, tā vistuvāk sirdī, nu, protams, man gribētos to F01 7, bet, nu, tas dārgi maksā, un pamēģināju arī tos GT 530, tos sapratu, ka tas nav mans, nē, tur sajūta ir tāda pat kā E60 iekšā apmēram, un vienkārši vietas bišķi vairāk, tā kā nē. Un, jā, tad iespējams, ka E65, tad vecais 7. 2003. gada, varbūt, ka to es arī nopirkšu. Nu, tur droši vien būs jāieliek kaut kādi katalizatori, varbūt izpūtējs jāstais, lai nerūc tik skaļi, jo tehnisko legāls, domāju, tādu izpūtēju, manuprāt, nevarēs iziet, nu, pa skaļu viņš rūc. Vai arī tur caurums, bet diez vai, drīzāk kaut kāds vienkārši tuning izpūtējs, kas būs jānomaina pret normālu izpūtēju. Nu, tā, nu vēl tagad aiziešu apstīties, kas tad no tām 65. Nu, 7. vecajiem ir, bet, nu, laikam jau, nu tā, pagaidām tāda sajūta. Nē, īstenībā es nesajūtos tā ideāli tanī mašīnā. Ja viņi būtu ar ideālu izpūtēju, ar stūras apsildi, nu, tad es varbūt brauktu un pirktu, bet tā stūras apsilde nebija. Nu, tad varbūt tomēr arī pastīšos kaut kādus klasiskos, kaut kādu Kia Optimu vai kaut ko tam līdzīgi pamēģināšu. Nu, tāds rumbuls apskats. Jā, nu, ļoti grūti dotajā brīdī ir piemeklēt kaut kādu mašīnu. Ļoti grūti, tiešām, jā. Nu, tāds apskatiņš, jā. Davai, pīsiņš.